Vadīšanas eksāmens. Vadīšanas eksāmens jākārto ar CSDD automobīli. Jums piešķirto auto, izvēles figūras, kā arī CSDD inspektoru nosaka datorprogramma. Labdien! Labdien! Datorprogramma nozīmē mani. Es būšu jūsu braukšanas inspektors, pārbaudīšu jūsu identitāti. Braukšanas eksāmenā ir 3 etapi. Zināšanu pārbaude par transporta līdzekli, figūru izpilde, braukšana ceļu satiksmē. Eksāmenā pieļautās kļūdas tiek vērtētas ar punktiem. Lai pierastu pie transporta līdzekļa, jums ir iespēja veikt 5 minūšu izmēģinājumu braucienu un eksāmena laukumā pēc izvēles izpildīt vienu figūru. Šī brauciena laikā inspektors neveic eksāmena vērtēšanu, bet, ja figūra pretendents izpilda korekti, tā tiek ieskaitīta. Pirmais etaps – zināšanu pārbaude par transporta līdzekli. Pirmā etapā pārbaudīsim zināšanas par dzesēšanas sistēmu. Attaisiet lūdzu motoru pārsegu un kāpsim ārā. Pārbaudīsim jūsu zināšanas. CSDD inspektors jums uzdod vienu jautājumu. Piemēram, noteikt, vai automobīls ir aprīkots ar ziemas vai vasaras riepām un paskaidrot riepu eksploatācijas īpatnības. Paskaidrot, kā pārbaudīt eļas līmeni motorkarterī, ieslēgt ārējās apgaismas ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju. Tā man lūdzu tagad parādiet, kur mēs pieliesim šķidrumu. Labi, dzesēšanas sistēmai. Ja jūs nezināt atbildi vai sniedzat nepilnīgu izskaidrojumu, tiek piešķirts 1 punkts. Otrais etaps – figūru izpilde. Eksāmena laukumā CSDD inspektors vērtē jūsu prasmi un iemaņas izpildot figūras, stāvvieta paralēli braukšanas virzienam un kases automāts. Kā arī viena no izvēles figūrām – apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, iebraukšana gabarītu vārtos vai braukšanas uzsākšana augšupceļā. Tātad, un jums būs jāizpild šādas figūras: stāvvieta paralēli braukšanas virzienam, kases automāts un iebraukšana gabarītu vārtos. Vai ir kādi jautājumi? Nē. Ja jautājumi nav, viss ir skaidrs, tad sāksim eksāmenu. Ja jums ar pirmo mēģinājumu neizdodas izpildīt uzdevumu, varat mēģināt otro reizi, bet ja atkārtoti neizpildāt figūru, eksāmens jums tajā dienā diemžēl ir beidzies. Trešais etaps – braukšana ceļu satiksmē. CSDD inspektors vērtē, kā jūs sagatavojaties braukšanai un vadāt automobili reālā ceļu satiksmē, ievērojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības. Ķersimies klāt eksāmena 3. etapam. Brauksim pa pilsētu ne mazāk kā 25 minūtes. Brauksim ar atļauto maksimāli pieļaujamā braukšanas ātrumu, ņemot vērā ceļu un laika apstākļus. Eksāmenā pretendentam jābrauc ir pa dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļiem apdzīvotās vietās vai ārpus tām, kur maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Rīkojums par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie ir saulaicīgi, nepārprotami, nepieciešamības gadījumā tie tiek atkārtoti. Krustojumā griezīsimies pa labi. Ja neesat inspektoru sapratis, varat pārjautāt. Lai novērstu iespējamās strīdu situācijas, vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta. Vērtējums. Vadīšanas eksāmena laikā pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar punktiem. 1 punkts – nenozīmīgas kļūdas, kuras neietekmē satiksmes drošību. 4 punkti – vidēji smagas kļūdas, kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību. 10 punkti – bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kas rada tiešus draudus satiksmes drošībai, inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu. Tā, jūsu eksāmens ir beidzies. Esat eksāmena laikā ieguvis 1 punktu par to, ka motors noslāpa. Tātad, un par to tagad būs jāizpild protokols, apakšā jāparakstās šeit, lūdzu, ja? Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors informē jūs par eksāmena rezultātu un izskaidro pieļautās kļūdas, ja tādas ir bijušas.
lūdzu ar parakstu protokolā apliecināt to, ka esat iepazīstināts ar eksāmena rezultātu, jūs tam piekrītat un jums ir izskaidrotas jūsu pieļautās kļūdas. Izsniedz vadīšanas eksāmena protokola kopiju. Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja jūsu kopējais visos posmos iegūto punktu skaits nepārsniedz 9 punktus. Atkārtots teorijas un vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākamajā darba dienā. Ja nepiekrītat eksāmena vērtējumam, 1 mēneša laikā pēc eksāmena var pārsūdzēt vērtējumu, iesniedzot protokola kopiju un motivētu iesniegumu CSDD.